Vienas svarīgas darīšanas pārējie visi ir ieradušies, paldies. Mēs varam sākt savu sēdi. Un es gribētu vispirms nobalsot par papildus darba kārtību. Piektais par finansējumu piešķiršanu Ikšķos novadas pašvaldības kultūras un izglītības konkursu pirmā kārtas projektiem. Kas par šo jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā? Paldies. Un sastais par saistošo noteikumu par mācību maksu Ikšķos mūzikas mācības skolā precizēšanu. Iekļaušanu darba kārtībā. Kas par? Paldies. Sākam, un par cik sanitēji ļoti jāsteidzās, tad uzreiz ņemam pirmo jautājumu, mēs sanitēji noziņojam skrievis sacensībām. Nē, bet man arī pie 4. jāsēž, cik sved 4. Tad varbūt sarunāsim tā, 1. un 4. ņemsim par cik sanitēji jāpiedājas 1. un 4. jā? Mēs sanitēji laistu sacensībām, neietasim tā, jā? Pirmais par finansējumu piešķiršanu Jānim Juņēvičam lūdzu. Adrītī. Tātad Jānis Juņēvičs ir mūsu novada iedzīvotājs, viņš mums ir invalīds, kas startē ļoti labām rezultātiem un sekmēm. Viņš ir aktīvais sportists un viņš Latvijā šobrīd pēc pagājušā gada reitinga ir 2. Latvijā. Un viņš dodās uz Lietuvas pilsētu Druskinai, uz Latvijas čempionātu un vēlas finansiālu atbalstu. Un es izvirzu 150 latu apmērā. Tātad šeit būtu 25 lati ceļa izdevums, dalības maksa licence 25 un viesnīcas izdevums 100 lati. Ir kādi jautājumi? Cik sapratu uz Eiropas Latvijas? Vai, es pārteicos jau uz Eiropas čempionātu. Un šis sportis patiešām ir tas, kas ir aktīvais sportis, nevis vienkārši līdz beidz. Un atkal pēc tam jāatklāja avīzē. Jā, mēs arī pēc pagājušā gada. Tātad piešķirt daļēji finansējums ir 50 apmēram Jānim Juņēvičam starta Eiropas čempionātā, kas norisināsies no 5. līdz 12. maijam Lietuvā. Kas par? Paldies. 4. par grozījumu izdarīšanu Ikšķos novada pašvaldības domas lēmumā par pašvaldības finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām biedrībām Hokeja klubs Lodri Juniors, Bērnu un skolēnu sporta centram Ikšķile, Gaisdošanas klubs Līdz Lidotprieks un Igora Mīlnieku sporta skola. Lūdzu. Es nevaru nekā pastāstīt, jūs pirmo reizi dzirdat, bet es zinu, ka man ir jāpiedalās. Kas var pastāstīt? Es pieļauju domu, ja Igors Mīlnieks ir droši vien, ka viņš Igors pastāstīt, ko iet šo jautājumu. Jo es patiešām neesmu informācija. Jā, es vienkārši praktiski, mēs esam viena no tiem, kam ir piešķirts, jā. Šī palīdzība mēs esam sākājušies praktiski šo veidu kādā veidā, un vienkārši redzam, ka daudz mēs tērējam gan laiku, gan efektivitāti tur var uzlabot, jā. Tad šeit tas moments ir pirmais, ir tas ir bērnu sekums, jā, kam jābūt jebkurā, nevienā mācībā nedrīkst mazāk par 6, ja? Un līdz ar to, tad, ja kāds nav, tad to bērnu to nesaņem, ja? To pabalstu. Otrs šeit, kas mums ir kā, tas mazas tās piemērījums, lai saprast, kā tas izveidojas situācijas. Otrs, viņš ļoti daudz ieņem laika ietilpīt, jo sanāk daudz salīdzinoši papīru un tā tālāk, ja? Un arī tas pēc tam, kad mēs nododam tos, piemēram, ik mēneši no bērnu sarakstu ar atzīmēm, tad kamēr mēs viņus apstrādājam, savācam, kamēr doma apstrādā savāc, jā, un saliek, tad paliek vēl 15 dienas kopā, it kā no tā iepriekšējā mēneša vēl 15 dienas, kad mēs to pabalstu saņemam. Ja mums pamatā tas pabalsts ir uz treneriem, jā, un sanāk pēc 45 dienām, vai kā to teikt, 15 dienas pēc mēneša beigām, tikai viņš nāk, mums jau šobrīd ir kopēju 200 bērni, jā, tad 6 treneri. Mēs viņus sadalām, bērnu skaitu pieaug, mums pieaug arī treneri, jā, ja mēs gribam par kvalitāti notiek. Kas sanāk šeit? Ir sanāk tā, ka es jau biju atmēs šeit arī parādīju dažus tos tieši, kā mēs atskaitamies, kā tos bērnu skolotāji. Mēs atdām nedaudz labāk ceļu, mēs katreiz klasē nesām, un tad, jo pirmā reizē bija par katram skolāram, bija tāda papīra kaudze, jā, un bija grūti visiem. Un tad mums visādi gadījumi, piemēram, slimības gadījumus, bērns atnāk pirmo reizi skolā, viņš dabūna to 5, jā, un tajā brīdī mēs savācam visus tos atzīmes izrakstus, jā, viņš mācās, tur tieši piemērs, viņš mācās 8, 9, un līdz ar to viņš vairs nav tajā sarakstā, jā, jo tajā dienā ir savāks, tad mēs nedodam iespēju, un šeit nav pareizi, ka nav dots tas laiks iespēju, kuram labot tas, tā ir kļūda vai tā atzīme, jā, tad tam bērnam, jā, un
Nav pat doma, kā šeit ir, vai stimulēt to bērnu labāk mācīties, ja, ar to, vai atbalstīt sportu, ja, tās sportienes. Kas tas sanāk, jo šī gadījumā, pieņemsim arī, ja tas bērns, viņi nevar visus 6 uzskatīt, tas ir katrā mācība, tā nav vidēja atzīme. Katra mācība 6 ir kārtīgi jābūt. Ja? Var vienkārši tādu piemēru, kad ir 10 mācības, ja vietā 9 ir 9 un 1,5, tad ir 9,5. Jo to tu neesi pietiekami labs. Ja? Viņi tā, ka mēs visi esam matemātiķi vai tur tā tālāk, ka mēs visi mākam, tā arī nav. Ja? Un cits sportskolas praktizē, ka to 10 latu nesaņem, viņam no vecākiem. Ja? Mēs uzskatām mūsu sportskola, ka tā tas nevar būt, ja mēs solam atbalstu un beigās tas vecāki sanāk, ka viņi vēl dabūm par to atbalstu maksāt. Ja? Jo tas piesniegs tam bērnam, saka, viņš noslimojas, vienkārši to situāciju reāli saprast. Ja? Viņš noslimojas, ja? Viņš ir dabūjis un nav viņš. Ja? Līdz ar to mēs savā sportskolā neņemam. Ja? Un mēs arī neņemam no bērniem, ja viņi slimo no vecākiem. Mēs viņus saprotam, ka tajā brīdī viņš nenāk, jāizprot. Ir diezgan sāpīgi radot, ja kaut kādas naudas, kaut ko maksāt, viņš nenāk reāli. Ja? Kaut gan mums, ja tīpaši šī brīdī tas atbalsts ir tas, kas varētu atbalstīt tos trenerus. Ja viņš jau atnāk arī ziemā slimības laikā, ja atnāk 3-4 bērni, tas treneris ir klāt, ja? Viņš viņu trener. Un tajā brīdī mums ir kā vajadzīgs tas atbalsts, bet mums sanāk, ka tad arī viņš mums iztrūks brīžiem. Ja? Un šeit arī vēl tā situācija rodās tāda, ka it kā pie tā, ka neiedot tos 10 gadus, ja, ka mēs tīri mums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs stimulējam to bērnu labāk mācīties vai ko, bet šī gadījumā tikai tiek sodīti, vai kā to pateikt mūsu sportskola, ja? Un mēs, kas vēl smieklīgi sanāk, ka mēs neko te nevaram darīt. Viņš ir dabūjis tur to piecinieku, slimības, vai viņš nemācīt, no mums tas nav atkarīgs. Un es, piemēram, tajā brīdī varētu domāt, kad viņam vairāk jāmācās, lai neiet uz to sportskolu, es biju piemērs tos skaidrs, ka principā 168 stundas ir nedēļā, sēži mēs guļam, ja? Paliek 108. Un bērni apmēram nedēļā 3 stundas, lielākie 3,5 viņi trenējās. Tas nozīmē 105 stundas. Mums ir 3 sportam, 3,5 viņiem. No mūsu sportskolas puses tas 105, tas varbūt viņi vēl kaut kur 3 dejo vai dzied, ja? Viņiem paliek pār pa 90 stundām mācīties. Tagad es neuzskatu, ka tas sports traucē un kaitē, ja? Tā mazīme. Es domāju, ka tieši skolotāji daudz rakstītajās lapās. Paldies, ka ir tāda iespēja, jo tas viņus tos pamodina viņos, to kaut kādu kustību. Viņi tur tikai no tā iegūst, ka viņi kaut ko dara. Ja? Un arī mēs jau sportskolā viņi zina, ka mums ir gan basketbola savienības ir likumi, ja, kad 4nieks jābūt minimums, lai piedalīties sacensībās. Mūsu sportskolā ir principā disciplināra arī sistēma, ja, gan sportiskā disciplīna, gan vispārējā, un mums ir bijuši dislokācijas par uzvešanos mēnesi, nenāk uz sportskolu. Mēs arī neņemam tajā brīdī naudu. Mēs vienkārši parādām, ka tu nevar šeit, un pēc atnācis puisis atpakaļ. Viņš saprats, ka viņam gribams šeit būt. Ja? Mēs uz sacensībām neesam laiduši, ja nav mācībām uz sacensības sestdien, svētdien, varbūt tas tieši šitas moments, kad mēs jau darām to. Viņš sestdien, svētdien sēž mājās mācās. Viņi iet uz sacensībām, tad viņš saprot, jā, tas ir tas stimuls. Ja? Jo to tajā brīdī, kad es vēlreiz atgādinu, kad sanāk tā, kad viņi nedabūtu tos 10 ladus, to jau tikai zinām mēs, ja? Tur neviens to nejūt. Ja? Igor, konkrēti jūsu skolā sistēma ir sakārtot vislabāk, ja, un tā sistēma ir aizgājusi ar šiem mācību izvērtējumu un piedalīšanos. Īstenībā paldies no vecākiem plaši audzinātājiem, jo jūs esat autoritāte zēniem, ja, un bērni sācāt pilnīgi savādāk, un jūs rokās ir liels ierocis, ja tāda motivācija, mācība uzvedības viņiem, kas ļoti labi, ka tā sistēma tā strādā un darbojas. Mēs gan pagājušajā reizē runājam par tie, kuriem ir liela sasnieguma sportā, dzīvē ir pierādījies, ka viņam neiet tik labi citās. Mēs jau nevaram prasīt, vai viņš visi būtu paši augšā, bet Sanita teica, ka tomēr Latvijā ir tāda pieredze, ka prasa tomēr to vidējo 6 vai būtu. Bet tev atvainojas par piebildu zemāk, tas 6 punktiem droši vien. No katrā priekšmetā, tas ar visām atzīmēm 6, jābūt arī tā. Nē, mums ir vienā priekšmetā 5, mums uzreiz raksta, ka nav. Nē. Tā mums iesniedz visu to skolu. Vidējais jums arī līgumā ir rakstīts, jā, vidējais ir 6. Ne samāks par 6 balēm. Jo 6 jau ir laba atzīme īstenībā. Mēs nevaram prasīt ķīmija, fizika, visu, lai viņam būtu tagad 6. Tā liekas arī par jā, viņš ir izcils sportists. Nē, es vienkārši uzskatu arī, ka tas 6,
nav tas bērns, ne jau, viņam tikai, es vienkārši parādījāt cipariem, ka sports jau netraucē, ja kur viņa aktivitāte ir 3 stundas nedēļā, viņam paliek 100 stundas, ka viņš var mācīties, ja? Bet, ko es gribu to pašu pirmais, kas šeit ir, nevis tas 10 atticēt, man tie bērni, es gan normāli mācās, ir tie incidenti, mums ir, principā, 2 vai 3 bērni tajā kritiskā robežā, viss, no 200. Pārējie negadījumi, jo man citi vecāki, viņiem nav nekāds stimuls atnest to. Mums ir 20 bērni, kas ir izšķilnieki, bet citur mācās. Kāds viņam stimuls atnest to papīru, viņam nekāds, viņš neatnes vienkārši. Nav tie papīri. Mēs organizējam, lūdzam, citi ir apzinīgāki, bet mums ir tas galvenais šeit, ir tas laika ietilpība, ko mēs zaudējam mācot katru mēnesi. Tad varbūt nav, tas viņš tā kā saka, vienā dienā viņš kaut ko saņem to piesnieku, viss, viņš ir ārā, kaut kā. Nav iespējas, nedodās iespējas, tāpēc ir tie 4. gada atzīmes, tad viņš uz kaut ko tiecās, ir kaut kāds laika periods, kurā viņam tas viss jāsakārto, Un tas galvenais mums ir, ka mēs laika tērējam daudz, Tas ir, un tas, ka pēc tam, kamēr mēs to laiku tērējam, arī mums tas atbalsts atnāk 15 dienu vēlāk, jo, kad tas mēnesis beidzās, mums ir treneri, mums ir piedalīšanās Latvijas čempionātā, mums vēl kaut kāds, mēs vienmēr nekad neņemam pilnas maksas no vecākiem, protams, izbrauciens vienmēr dalām uz sporta skolu, un tā, mēs pēc iespējām, skatāmies. Un mums aiziet, tie izdevumi. Galvenais jau ir, ka tie treneri, kas tomēr, viņiem ir savs ģimenes, viņiem arī savs, viņi tomēr nāk šeit, mēs gribam, lai viņi attiecās pēc mūsu bērniem, tad tiešām ar uzmanību un veltīt tiem normālu laiku, Un viņiem, es domāju, tas 15 dienas arī, un katram, kā es domāju, ka viņiem ir svarīgi, ka viņi saņem pēc mēneša, ka viņi nostrādājuši, tajā nāk šādā datumā. Paldies, Igor, kādi jautājumu, lūdzu? Edgars Domīgs, būtībā man galīgi nepalika skaidrs, kur mēs gribam panākt, ko veikt, kas tad, teiksim, skaidra problēma veikt, ko tad mainām. Kas šo informāciju tad dod? Tāpat skola dod pašvaldībai par šo finansējumu vai kā teiksim, organizātoris? Organizātoris, es gribētu vienkārši to periodu, tas ja vispār ir periods un tā atzīmē jābūt uz leju, viņš nav, es nedomāju, ja jūs mēnesi par īsti, teiksim, tam līdz kvartāls, teiksim. Kaut kāds, kad viņiem ir liecības vieglāk, Var izteikt. Iepriekš mēs arī skatījām, laikam iepriekšējā domas sēdē vai komitejas sēdē, kur arī bija tāds ieteikums arī sagatavot kaut ko līdzīgu tiešādi domas lēmumu projektu. Problēmas būtība ir sekojoša, ka šai sporta skolai, gan arī pārējiem futbolistiem, tagad arī tenisam, mēs arī atbalstam ar šo 10 latu līdzfinansējumu konkrētam šim audzēknim, kas ir deklarēts Ikšķivas novada teritorijā. Un kā Igors teica, ir arī 20 bērni, kas Ikšķivas skolā nemaz nemācās. Šeit mēs kādi pie disciplīnas viņus cenšamies arī turēt un saglabāt šīs labās atzīmes. Tikai tad viņiem sniegšot atbalstu šos 10 latus, tad viss ir ok. Bet šajā gadījumā es domāju, vai gluži ir šo sporta skolu kompetencē, tas ir uzdevums, viņiem ir uzdevums ar šiem bērniem strādāt, nodrošināt. Kas tur nodarboties? Ja to pašvaldību Nē, atceramies, mēs savus skolas gadus, Šeit arī skola, neļauj sākt šīs sportiskās aktivitātes traucēt tiešo mācību darbu, tad vienkārši zvans midliniekam vai futbols vai tenisam, šīm neņem šo bērnu, šīs nodarbības traucē mācību darbu un viss, bet kāpēc būtu mūsu noteikumos jāierobežo ar konkrētu šādu punktu, un kas uzliek diezgan smagu administratīvo nastu šīm biedrībām saņemt šo līdzfinansējumu, jo šad tad neatnes šīs līdzības, kā Vigulīna kungs teica, no šiem, kas nav deklarēti, un tas kopumā savācās, ka arī uz finansējumu, lai viņi varētu nosakt visus savus izdevumus, kas viņiem pašiem arī gadījums, ja tā diezgan kādu izteikt. Es gribēju, es saprotu, tas mēnesis ir diezgan problemātiski, vai ne, ka tur... Es saprotu, bet te tāds koks diviem galiem, bet būtu jau vispār labi gan, ka būtu tāda, atskaita par tām mācībām, bet lieta tāda, ka mēs 2 reizes gadā izsniedzam arī starpliecības.
starpliecības. Tas ir, tātad posms, tātad pirms rudens brīvdienām un pirms pavasara. Un tur tas provizoriskais vērtējums, varbūt tas var atvieglot, es nezinu. Galīgi palaist negribētos, Tad tev zara tāda doma, ka tādā uzgadā, ja viņam tā sekmes ir neatbilstošas, un pat arī vēl uz to nesekmīgo pusi, tad aiztaisa ciet, šo te... To starpliecību, varbūt tas mēnesis patiešām ir pa īsu. Jo tad visa tā naudas plūsma... Tur trauks var palikt tiešām, tā ir, Bet es arī pilnīgā piekrītu, ka šis nav biedrība un šo komandu uzdevums. Tā ir skolas lieta, organizēt mācību lietu. Viņiem ir jāsaņem informācija, kurš atbilst šiem kritērijiem, un viņi var strādāt. Viņam neinteresē, kādas racības. Mēs jau kontaktējamies ar vecākajiem skolotājiem jau pirms tam. Tāpēc, ja mums bija jau problēmas, viņš nebrauc uz sacensībām un tā, mums jau tas kontakts ir visu laiku. Es uzskatu, tas ir pats galvenais, ka mēs viņiem savienojamies ar klases audzinātājiem. Man bija priekšlikums, kāpēc pusgads, kāpēc ne gads, pieņemsim, bet, mans priekšlikums tā, gads ir pagājis, mēs izvērtējam, kuri bērni mums un kā, tad arī izējot no tā arī daram, maksā vai nemaksājam. Nebūs pa lielu? Nē, gadā, jā. Pastāču visu gadu nākošo nevarēs piedalīties, bērnam sanāk tā kaut kas, tāpat kā katram no trenēties viņš var, bet viņš problēmas viņam sekmes noslīd. Un ja viņš uzraud tās sekmes, tāpēc viņš nevar tālāk tur. Tātad jūs sakat pusgadus. Ja drīkst, es domāju, ka tur ļoti vienkārši, kad šīs liecības pa kvartālu vai kad dotās papildus starpliecības. Vajag vienu kopiju un aiznes Mīgunē kungam. Es teicu, tas pirmais punkts ir laiks, ko mēs zaudējam visi, jūs, mēs, vienkārši staigājot, nesot to papīru katru. Kādā noformulēt, šo te punktu, teiksim. To var vietot juristiem, bet... Varam sagatavot šo te formulējumu uz domas sēdi. Iesniegs sektoru izrakstu starpliecības. Apmēram tādā veidā, bet noformulēsim, ja jūs neesat pret, mēs Bet tas uz rīkšķils skolu skolēniem, jo ir skolas, kur neizsniedz starpliecības nemaz. Jā. Šajā gadījumā jānorāda, kurai, vispār izglītojošās. Nē, es varu to noformēt, apmēram, es precīzi ne, bet pirms rudens brīvdienām, tas ir... Uzgadā. Nē, tas ir pirms katrām brīvdienām. Tur jānoformēt precīzi. Ir rudens brīvdienas, ir pagājis, ir ziemas brīvlaiks, atkal tā līdzība, teiksim, to pavasara brīvdienas. Jūs nesapratāt, tad īstenībā 4 reizes gadā mēs izsniedzam sekmējumus, kas pilnīgi ir ietikušies. Tas atcerieties vecos laikus, reizi ceturksnī, bija ceturksnī. Mums arī tāda sanāktu reizi ceturksnī skolēni tātad dabūšo starpliecību un atskaitās par savām mācībām. Jo tas ir instruments ar divām pusīm. Viena puse ir ļoti vienkārši. Un tas ir bērnās liecības ir aktīvs vidējā. Bērnam būs stimulam, lai viņš nezaudētu to, kas no viņam ir, un tas ir nosakos, tas ir ļoti spēcīgs instruments sporta pedagogiem, lai no bērnu stimulētu, kaut ko darīt. Ja regulīgi īstenībā varētu apbūt tas, ka tas ir nenoliedzami administratīvas slogas, tad citā nebūtu jādara. Bet tas ir, Igor, tas ir atkal no otras puses, tas ir atkal jūsu instruments, jūs iespiest būt labākam nekam šeit. Nē, mēs jau paliekam saprot to, ka mēs to, ja kas, tad tikai mēs ciešam, un mēs paliekam tādu pašu. Es neņemu no vecākiem nav bērns, nākus treniņš, viņš nav sodīts. No manas puses es neuzskatu, un es viņu nesodu. Viņš man ir pilnīgi tur klāt, es vēl vairāk varbūt ar viņu, mēs gan runājamies kaut ko tādu, viņš sev kaut kāds cits emocijas. Tā kā mums jau šī gadījumā tas, es domāju, es neticu, vai tas bērns arī jūt to stimulu tajā brīdī, ka viņš, viņam ir cik vecāki pateiks, cik skolētāji, cik būs tā skolas spriedze. Vienīgais plānas varētu iekļaut, ko arī klases audzinātājs arī vakar atbalsta personālā runājām, kā varētu iekļaut arī kavējums un uzvedību, jo citi mācās spīdoši, viņi pilnīgi dezorganizē darbu, viņiem galva ir ļoti laba, viņš atnāk izstiepjas kājas un visu laiku kaut ko sīdz, kaut ko dara un traucē citiem, ka tur arī vajadzētu iekļaut šo uzvedību. Jo klases audzinātājs pasaka, tu vecīt nemāk uzvesties. Tas, ka viņš mācās citreiz uz 8, 9, nenozīmē, ka viņš arī uzvedību, viņš citreiz dezorganizē darbu. Tieši tas arī, tieši jūs teicāt 8, 9, man prāt, viņš mācās 8, 9, tas diskvalcētais puika, pilnīgi ārpus
ārpus. Treniņos labs, skolā labs, ārpus pilnīgi. Vai mēs varam to arī kaut kādā veidā iekļaut? Bet faktiski tas ir audzinātāja pienākums liecībā ierakstīt to. Tikai negribētu, ka tas ir tieši sportskolas darbs, padarīt viņu arī ārpus, un tur mēs skolotāji nepaspēs visu. Viņiem ir savs vēl pilns daudz lietām savā skolā, kā viņam klase savu mācību tā tālāk. Ja viņi tagad, piemēram, viņi saka skolā, viņš nemāk uzvesties kaut ko tā tālāk, mums ir tas mūsu konteksts, ko mēs darām kopā, ja? Bet es nedomāju, ka viņu atkal skolotāji novērtēs, pateiks, viss viņš nedrīkst trenēties vai ko. Vai viņš nedabūna atkal kodēt. Ko jā, pēc savas uzvedības viņš nedabūna. Viņš uzvedības dēļ vienkārši piezīm no uzvedībā, ko jūs redzat. Jā. Vai varētu līdz domas sēdē tā precīzāk noformulēt, tātad 4 reizes gadā viņš saņem šīs starpliecības un kurā parādās sekmes un uzvedības skolēni, ja? Sekmes un uzvedības. Jā, sekmes un uzvedības. Tās vajag pierakstīt, ka tā ir vidējā atzīme. Tas var Jā. vēl liecībā parādās arī kavējumi, attaisnot, neattaisnot. To arī parastā skolā un esot jau par kavējumiem bija, iepriekšējā līgumā bija. Bet kā šobrīd uzvedība? Kā lūdzu? Kritērija uzvedība? Kā ir taču e-klasē raksta iekšā un nāk Kā piemēram, kādi ir kritēriji? Kā katrs skolotājs savā priekšnostojumā zina, mēs piefiksējam, un tā, kad e-klasē nāk ārā šie sekmi izraksti, tur jau automātiski izraksti. Bet kāds kritērijs? Piemēram, neapmierinošu uzvedību, labu uzvedību. Traucē stundu. Jā, traucē stundu, vai tas atbilst vai neatbilst? Nē, tur nav. Ja traucē, tad traucē. Tas ir puika dara lietas, tu to redzi un jūti. Nē, bet tas vērtējums būs, Nē. Tur neparādās tāds apmierinošs vai neapmierinošs. Traucē stundu, tas ir neapmierinošs uzvedības. Bet tā jau nav galējā. Tā nav galējā. Tā tas ir tajā, piemēram, dienā vai tajā nedēļā. Problēma vispār liela audzinātājs liecībā ierakst to kā piezīme. Bet ļoti labi šis jautājums ir pacelts par sportu. Es uzskatu, mēs tālāk skatīsim arī par kultūras un mūzikas skolu. Mums šāda līdzīga jautājums arī jāiekļaut arī tur. Tad būtībā viņa neko daudz neatšķirās no sporta. Māksla un mūzika ar kritērijiem jābūt piemērotiem. Visi iesniedz projekts, kā sportisti, tā kultūras biedrības. Es pat, man tā liekas, ka arī tur ir jādomā. Ne tikai mēs te tur brauksim Migliniekam, un lai viņi tur močīgi, teiksim, ar tām skolas lietām. Nē, es domāju, ka tiem jāiet tad visu kopumā, kur pašvaldība šobrīd iesaistās ar līdzfinansējumu. Nē, tur, bet, protams, tas tiek pierakstīts un nodots tālāk direktoriem, lai viņi strādā. Es saprotu, ka mēs domājam. Man ir vēl kādi jautājumi. Man ir tas pēdējums, kā nav noprocēt, kur ir kāds skaitās tas bērns nesakņīgs skolā, kādu viņam ir atzīt, viņš nesakņīgs. 4 sekmīgs, jā? Varbūt, ka var. Tāpēc 6, kur ir tas 6 radies? Es izstāstīju, 6 ir radies valsts sporta skolās visās, pilnīgi visā Latvijā ir šis 6 Nu, valsts. Jā, es tā arī saku. Man jau nav valsts. Nē, es zinu, bet piemēram tāpēc, jā, tieši tā. Un toreiz tā arī bija, jo 6-0 vidējs, tas jau nav katrā priekšmetā, jo viņš arī jums līgumā ir 6. Nu, jā, es vienkārši... Nē, arī jūsu līgumā 6-0 jau nebija katram priekšmetā, 6-0 visiem priekšmetiem. Jā, viņš ātrāk saka, ka slimības jau vienā priekšmetā bija 5, man tāds piemērs ir, jā? Un viņš bija slimības 8-9 mācās. Un tajā dienā pārbaudīja, visi viņam ir 5. Tur ir kaut kas nepareizi ar sekmību. Nē, viņam viena atzīme. Bet nevar būt, jo tāpēc, ka jebkurā gadījumā iet jau pēc tam, iet jau tev janvārs, februārs, marts. Nē, es nesaku 4 gadā var būt, bet tomēr liekas sekmes visu tomēr paliek. Jā. Nu, sekmes paliek, tad man bet es neko nevaru izdarīt. Es labprāt pēc skolotājiem palīdzēt, vai viņiem labākas sekmes, jā. Bet man jāpalīdz, man vajag, lai man ir labi treneri, jā. Lai viņi ir atbildīgi treneri, jā. Un ja es viņam nesamaksāšu, viņš aizies kaut kur citur, jā. Tāpēc, ka jūs arī saņemat visu algus, man treneri arī saņem algus, jā. Viņam ir savu ģimeni. Un viņam nesamaksās, viņš aizies, un es dabūšu ņemt no ielas. Tā ir ļoti grūti kadri. Es kadrus skatos ļoti ilgi. Šī gadījumā soda manus treneris.
Kā viņi, ja mēs varam iet uz skolām palīdzēt, es varu matemātiku palīdzēt, ja vajag, ja? Vai kaut ko sakiet, es varu, kādreiz nevaru, ja? Bet tam man atkal savs laiks kaut kur citur jāņem nost. Sanāk, šī gadījumā mēs tikai zaudētu esam sporta skolu, ja viņi nemācās, ja viņam nav... Jūs galvenais to zērus nostādīt un pateikt, ja jūs gribiet... Mēs saku daudz, ko viņam, es daudz ko saku. Sports mums gan drīz vai, par sportu mēs runājam, gan drīz vai pašās beigās. Tas sports mums pavisam beigās. To arī novērtējam. Un tāpēc arī tāpēc tā situācija ir tāda, ka tas man es redzu, ka mēs daudz tērējam laiku, nepareiz darām manā sapratnē, ja? Un es skatos atkal, mēs visādos galvas spriežam, lai mums te nebūtu apmierināti. Mēs meklējam to naudu tajā brīdī, kad ir tas jūsu atbalsts, tas ir ļoti labs atbalsts, bez jums vispār nekas nenotiktos, ja? Tas ir vienkārši fantastiski un tas dotos stimulu arī šeit, ja? Kaut ko darīt tālāk. Bet pie šitās situācijas nav jau nekas, man liekas, tas nav sarežģīti, bet mums sanāk višķi sarežģīti. Labi, ir vēl kādi jautājumi? Es tomēr Ringstēt vēl, es tā arī aizdomāju, vai tiešām būtu mūsu šīm te sporta skolām ar šīm te lietām, ja mēs nevaram vienlīdzīgi visiem bērniem noteikt, ja, šos te noteikumus, vai ir jēgas man šo punktu tomēr atstāt, kad tas vairāk ir no mūsu skolu darbs, ja, vairāk, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šie te bērni, arī par Edgars par to mūzikas skolu pieminēja, ir arī ļoti labi, ka šie te bērni iet un nodarbojās papildus. Viņiem ir interesi, jo uzdevums bija, lai šie jaunieši brīvā laika pavadīšanai izvēlētos šādas dažādas aktivitātes. Bet šeit ir skola? Nē, skola tādas aktivitātes. Var jau būt darbā, jā. Bet šeit varbūt ir vairāk. Arī, es nezinu, man nav konkrēta zāles, ja kā mēs atstāt biedrībām to. Bet tas jau nedo sadarbība. Es domāju, no visi jau sadarbojas ar skolu, skoli veidot to starpvērtējumus un plaša audzinātāja. Visi ļoti... Bet to nevar uzskatāt, tā kā iepriekš minēja, nevis kvartālos, bet paņemt pirmais pusgads, ja? Pusgads noslēgts. To vajag izmēģināt. To redz, ja? Un pēc tam otrais pusgads. Četreiz tā kā bišķi atkal, tas pats jau viens sanāk plus mīnus. Pusgads ir atkal tā disciplinējoši, un pusgadā jau parādās, kā tas jaunieks beigās ir savilcis. Divas reizes gādās. Sevi samobilizēja. Tu instrumenti jau kaut kādu vajag. Kā pieķerties vajag noteikti. Jo varbūt citi to nejūt, viņiem 20 bērni vai 30 un 146 bērni, jā. Un tas viss kādam papildus. Vidējos, jāpēc skolotājiem, jā. 6 vidējos, ko Sanita teica. Kāds ir vidējais puišiem? Nav tāds prietības tīnošs skolā? Nē, bet es zinu to, ja konkrēti mēs runājam par basketbolistiem, mums ir vienīgais puisis, ar kur ir problēma, bet ar to puisīti... Bet ir atsevišķi gadījums. Nē, tā es saku, bet, piemēram, šī puiša gadījumā viņš arī nenāk šī konsultācijā. Un tā, kad māma saka, mums tūlītās vajadzēs 7 izrakstu, viņš nenāk un nedara neko. Jā, tā kā tam puikam, jā, šis stimuls viņam ir vajadzīgs, un ja mēs paņemsim pavisam nost, viņš aizdās. Bet to vidējo ciparu, ja, tas 6 to 6 īstenībā jā, jo, teiksim, vingrošanā, zinu, vismaz man biedrībā, vingrošanā, tas ir šobrīd pilnīgi savādāk. Kā latviešu valodā, Nē, vēl jau patīk variants, ka jābūt pietiekamiem vērtējumiem, bet mēs sāksim ar katru skolu, cik ir ar kādām atzīmēm skolā, trīs pārcelts un nākamā klasa. Es jau par to saku pietiekamiem. Visu, tas ir skolas būtības, visu, ja viņam ir pietiekams vērtējums, tas ir no 4 uz augšu. Sanāk tavs priekšlikums vispār mest ārā šo punktu, kā un tie tur teiksim, tas neiet, Ja godīgi jāsaka. Ko mēs to galvu lauzīt, ja? Mēs vairāk skar, teiksim, tas, kas mums, teiksim, stuvāk ir, piemēram, tādu ogas šitos juniors, diezai tur kāds īpaši tur vērtē, un tikai tā, ka droši vien kā atgādinu, tad fiks iesniet, ja? Un principā varbūt tieši... Tā, viņš var tikt pārcelts, šodien pārcelts un nākamā klasa nesikmīgi vērtējumi. Jo principā sanāk vasaras vērtējums, ir negatīvs, tad viņš nākošo arī, kas sāksies septembris, būtībā viņš jau nevar startēt, jo izraksts nav, viņš līdz pusgadam. Tas var pateikt, ka sots
tas vispār nebija mērķis, lai kādu sodītu. Otrādi, lai stimulētu, lai viņš tomēr ņemtu un savāktos un būtu labs. Bet pietiekam vērtējums varam prasīt. Pietiekams. Ko tas nozīmē pietiekams? Sekmīgs. Sekmīgs, jā. Es nezinu, vai tāds sekmīgs eksistē vairs varbūt. Tagad ir pietiekams, jā? Jā, izskatīsim, jāskatīsim. Samitai ir teikt, Nē, es vēlreiz saku, šobrīd mēs jau savā iekšienē ņemot vērā to, ka mums nav neviena valsts sporta skola, mēs jau varam šos noteikumus grozīt, kā mēs gribam, nolikt, kā mēs gribam. Bet es saku, bet ja es runa to, ka ja iet tāda, kā ir prasībā Latvijā ir noteikti valsts sporta skola, es tā arī saku, tāpēc es arī saku, mēs varam likt, kā mēs gribam. Bet, nē, tāpēc es arī saku, ka mēs jau šeit iekšienē varam taisīt šos noteikumus. Tad mēs varam noteikt liecībā jābūt pietiekamiem vērtējumiem un viss. Jā, jo es saku to, ka šeit jau... Nu, es nezinu, tas, mēs, piemēram, taču uzņemam skolā, bet skolā arī, ka viņiem jābūt pietiekamiem, viņš nevar nākt uz rīmī. Mēs arī, tad arī ieteikt, arī skolotāji, mēs tā jau kompetējamies ar viņiem, mēs zinām, kas to īstenībā, kad viņš atnes to vienu lapiņu, kur nav. To lapu kaudz, viņš sliek, viņam viņš jau arī zina jau gadu iepriekš, man būs viens problēma. Skolnieks, jā? Mēs noformēsim, jā? Tad viņš būtībā divreiz pietiekams un divreiz. Jā, divreiz. Pavasarī un... Jā, jo ticiet man, tas bērns par to pabalstu vēl, ko viņš vispār neko nesaprot, tas viņu nestimulē. Viņi kaut kur dzirdējuši atkal sportskolā, viņi jau domāja, tā būs viņiem algas. Te jau izrunāja visu, viņi būs algas, viņi teica sportskolā. Mums ir tagad viņi izlasījuši, cik tā kopējā summa, mums būs algas. Mums staigā visu, mums izšķilē, būs 10 lati katram mēnesi algas. Tā viņi saprata. Tā kā varbūt jāpārskat to tādā veidā. Jā, algu viņam noņems, tā būs stimulācija. Šobrīd viņš to bet normāli pieeja. Par to ir tā. Tā, ka jau gādot gan par vidējo 6. Tā labi, es domāju, noformulēs tas domas sēdē. Tātad izdarīt grozījumus iekšķos no pašvaldības domas lēmumā par pašvaldības finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām. Kas par? Izdarām šos grozījumus, bet tos parasījums. Uz domas sēdī būs. Vienkārši ātrumā nevar iedzīt, nevar. Kas pret, kas atturās? Tad visi bija, bet Dagmāra jūs arī par? Jā, labi, paldies. Plašas diskusijas beigušās. Otrais par finansējumu piešķiršanu pensionāru izglītības darbinieku pasākumu organizēšanai. Viņa pašvaldības saņēmusi Ogas novadu arotbiedrības priekšsēdētājs iesniegumu par atbalstu pensionāto sporta izglītības darbinieku pasākumam. Šis pasākums tiek organizēts jau 18. gadu pēc kārtas, un pirmo gadu prasa atbalstu. Tas ir pasākums, kur visu Ogas rajonu, bijuši Ogas rajonu pensionātie skolotāji sabrauc. Viņiem tur ir gan koncerti, bērni vai mākslinieks, kāds lektoriņš ir, un tad viņi atbrauc un atpūšās, izraujās no savas mājas ikdienas. Summa ir aptāvis. Jā, kopējā tām interesē ir apmēram 900 lati, un tad Rudīša kungs ir priekšlikumā ierazīs, ka būtu 100 lati, mēs tā kā. 200? Nē, 100. Nu, pensionātiem pasākumā. Ir kādi jautājumi? Jā, no mūsu novadu tur piedāvā. Cik bija jums kā sadalīt, jūs tur runājāt savā starpā? Cik no katra novada? Nē, vienkārši līdz šim to darīja no arotbiedrības naudām, viņi neprasīja nevienam novadam, nevienam neprasīja, tas bija kā vairākām. Tagad vienkārši... Rajons to finansēja, palīdzēja? Nē, nu, ja vai nu rajons finansējas, nezinu, Ogra višķiņ kaut ko maksā, bet arī... Es jau pateiktu, ka pensionāri ļoti aktīvi brauc, visi vienmēr piedalās. Viņi no iekšās vidusskolas brauc, jā, no bijušās vecās Burkānas skolotāji arī. Es ka Ogra ir 300. Laikam šoreiz 300, jā. Viņiem budžets. Kad mums tas 100 lati nav par īstu, tad tur vēlreiz pabarot. Es nezinu.
900 plati ir tām apmēram, 300 tur viņi prasa arī lielvārdu. Viņa prasa. Būsim pateicīgi par jebkuru summu, ja ir jautājumi, nemsiet. Ja viņiem 900, tad ogļi ir 300, tad pārējām sanāk, cik 600. Nu, 200 jau vajag. Vajadzēs tā. Jā. Tad man tā. Bet lielā ķegums taču arī. Es nezinu, kā lems viņi, protams. Tā arī vadīsies. Vai viņi lems pozitīvi vai ne? Lielvārda, 200. Es domāju, ka varbūt 150. 200. Viss cieņuši. Jā. Nu, nav tas liels 200. Nu, jā, labi. Kā lems ir tā? Deputāti. Nē, protams, es vienkārši zinu, no kuras kabatiņas vēl, ka viņi paņems. No kuras paņems? Izglītības tās vadības programmas soda. Tas, ko es viņu nebiju šo pasākumu nebiju paredzējis. Tas ir tas, ko es... Bet tas, ko jūs gribētu piedāvāt 100 vai... Nē, tas bija sākumā, man te ir arī Rudīšu un paraksts. Mans priekšlikums būtu 100, tāpēc es arī paliku pie tā. Bet kā jums liekas? Bet tā, ka es uzzinu, kā citi. Kā lepsiet, es saku, kā lepsiet. Jau ir lepsiet. nepareiz skatīties, kā citi iedomā, kā mēs, un citi skatās, kā mēs darām, Jā. kā mēs, bet cik tā īsti. Varbūt arī, ja mums arī neiedod arī, jā, tā Tikai iedod, es domāju. Tā mēs varam aptaut. Pastāv rāvis simtbrauc. No rezervītēm. Pamaz rezervs paredzēja, bet labi. Tad mēs tā kā balsājam par izmaiņu lēmumu projektā un 200 plati, jā? Tad piešķirt finansējumu 200 platu apmērā un starp no darbiedrības organizācijas rīkoties pasākumu 17. maijā. Tas par? Paldies. Trešais par finansējumu piešķiršanu starp novadu skolām un pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai. Jā, šis pasākums, mēs arī esam pašvaldību saņēmuši tiesniegumu no šīs sarkanās grupas biedrības. Un šīs te pirmās palīdzības sacensības katru gadu notiek. No mūsu novadu šogad plāno piedalīties 3 komandas, 2 no Ikšķils vidusskolas un 1 no Tīnošiem. Un viņš tad nu lūdzu tā kā par 200 latu atbalstu. Lielvārdu esot iedevusi 400 latus, ja mēs tā runājam, cik kurš iedod 300 latus pasākumu šim pasākumam. Un tā kā prasa 200 latus atbalstīt. Tur katram dāvaniņas un jāgrimē šitie statisti un jāteic ar cietušajiem viņi ir pusdienas. Un Tīnošiem bija labi rezultāti. Jā, nu tad, kad gāja man bērni, tad bija labi rezultāti. Ir mums sasniegumi. Nē, ir, protams, viņiem, tās sacensības jau, jāsaka, varbūt labāk, lai nebūtu dzīvē jāpielieto, bet varbūt tās prasmes tiem bērniem. Prasmes ir vajadzīgas. Jā, prasmes ir vajadzīgas, jā. Labāk, ja lai nav jāpielieto, bet... Tātad piešķirt finansējumu 200 platu apmērā biedrībai sarkanais krusts pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai. Kas par? Paldies! Papildus darbu kārtību 5. par finansējumu piešķiršanu Ikšķils novadu pašvaldības kultūras un izglītības konkursu pirmās kārtas projektiem. Jā, ir noslēdzies jāsaka, pirmās kārtas un šogad arī pēdējās kārtas kultūras projekta konkursa. Pirmajā kārtā tika iesniegti 5 projekti. Uzreiz var pateikt, ka 3 projekti netika vērtēti kā neatbilstoši nolikumam. Un tika nolemts atbalstīt vienu projektu. Kā jūs redzat, tas ir Gunita Zariņas projekts Ikšķiles 15. gadsimta iedzīvotāji ar summu 1500 latu apmērā. Īsumā var pateikt par šo projektu. Tātad Gunita Zariņa ir Vēstures institūta darbinieks. Viņai ir daudz publikāciju un daudz dažādu pētījumu.
kā viņa pati saka, viņiem institūtā ir visi Latvijas kauli, tā skaitā arī Ikšķos kapu, pie baznīcas kapu lauka izraktie kauli. Es nezinu, kurā gadā šie izrakumi tika veikti, bet pētot šos kaulus, tātad var pateikt par Ikšķos iedzīvotāju 13. 15. gadsimtā, var teikt pilnīgi visu. Ko viņš ēdis, cik ilgi viņš dzīvojis, var izveidot, kā es saku, pat tādu manekenu, kā tas viņš arī ir izskatījies. Ja? Un komisija lēma, tātad šim pētījumam piešķirt šo 1500 latu, apmērā summu. Īstumā viss. Jā, mēs tikai runājam par šo zinātnisko pētījumu gadu, varētu atspoguļot tā, lai būtu saprotams bērniem iesniegs skolā. Jā. Mēs to runājam tā. Jā. Un es aizmirstu vēl piebildu. Lai viņš vērtīgs būtu ikšķiliešiem, ja jo ne visi izlasīs almanaku, ne visi izlasīs tos gudros žurnālus un grāmatas bērniem saprotamā veidā skolā. Viņiem var ļoti interesēt tādā valodā ar ilustrācijām. Tādēļ arī faktiski pašvaldība piešķīra šo te faktiski finansējumu zinātnē, ja tā ir izcils tēma, un mēs tā ar zināmiem noteikumiem. Bet arī te iesniegtajā projektā arī Zariņas kundze bija, viņa bija uzrakstījusi, ja, ka tātad šis pētījums tiks gan izstādes veidā pasniegts, gan arī tādā, populārs zinātniskā veidā, lai viņš būtu interesants arī parastajiem iedzīvotājiem, ne zinātniekam. Teiksim, lai ieinteresētu arī skolēnus, un ne tikai skolēnus, jā, teiksim, par Ikšķos vēsturi. Es domāju, ka man īsumā viss varbūt to kā par jautājumu. Pārējie bija neatbilstoši. Jā, 3 bija neatbilstoši nolikumam un... Īstenībā, kur ir neizskatījās. Pašvaldības tiešās neizskatījās. darbs, pašvaldības prezentācijas materiāli. Tieši ir pašvaldības darbs, kas jāsniedz projektu. Tā. Labi, piešķirt finansējumu 1500 apmērā Ulfas Zariņas projektam Ikšķos 13. līdz 15. gadsimta iedzīvotāji. Kas par? Paldies. 6. Par saistošo noteikumu par mācību maksu Ikšķos mūzikas un mākslas skolā precizēšanu. Uzraugošā ministrija mums precizēja šos noteikumus. Mēs izņēmām vienu nodaļu vispār, jo tur bija atrunāts, kādā veidā var apstrīdēt direktors lēmumu. Mums norādīja uz to, ka tas ir noteikts likumos. Mēs tā kā gribējām, lai cilvēkiem nav likumos jāmeklē. Paskaidrojām, bet viņi mums norādīja uz to, ka mēs nedrīkstam atkārtoties, ja tas jau ir noteikts likumā. Šo punktu mēs izņēmām. Precizējām 8 punktu, 8. punktu un konkrēti 8.1.1 punktu. Iepriekšējā versijā bija teikts, ka tātad šis te atvieglojums tiek piešķirts ģimenēm, kuras deklarētas Ikšķos novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurām ir 3 un vairāk bērni. Mums norādīja uz to, ka ģimenes nav deklarētas, bet mēs atkal uzskatām, ka ģimenes locekļi, mēs gribējām vārdā ģimenes noteikt, ka vienā deklarētajā dzīves vietā nedzīvo, teiksim, radinieki, ja? Bet, teiksim, vecāki ar bērniem un ģimenes locekļi visi vienmēr ir deklarēti, ja? Un tad mēs mēģinājām šo te 8.1.1 punktu izteikt savādāk tā, lai nebūtu pieminēts, ka ģimene ir deklarēta, ja? Mēs to precizējām. Mainījās 9. punkts, jo tur bija 2 apakšpunkti. Vienu apakšpunktu viņi lūdza izņemt, jo tur bija norādīts, ka par šo, ka iesniedz iesniegumu plus pie tā iesniedz izziņu par ģimenes sociālo statusu. Norādot ļoti pamatot uz to, ka ja mums ir pieejamas ziņas pašiem, mēs nedrīkstam cilvēku dzenāt pēc izziņām. To mēs izņēmām un 9. punkts šobrīd izskatās tā, kā jūs to redzat.
Vai ir kādi jautājumi? Jā. Jā, lūdzu. Protams, ir jautājums par augstu mācību matus, kāda ir tik liela noteikti. No 15 lati, jā. Jūs uzskatāt, ka tā ir liela maksa? Ne vienkārši, vispirms tas, ka tas ir pēdējā mirklī, jā, es atvainojos, Jūs maksu, manuprāt, ka jūs... Lai salīdzināt ar citām tām mākslas skolām, jā. Manuprāt, ka par to mēs, tas jau ir apstiprināts, jā, šī maksa ir apstiprināta. Un, diemžēl, jautājums šobrīd ministrē nebija par to maksu. Bet arī to, ja mēs samazinātu, ministrē neko. Nē, protams, bet manuprāt, ka tas nav vienkārši lēmums. Mūsu direktori veic apkopojumu, izpēti. Ja jūs gribat viņas šo te kādā veidā veidot šī summa, es domāju, ka viņam varētu jums uz domas sēdi to paskaidrot, jā? Paskaidrot, bet lai viņi vienkārši atsūsēja paskaidrot. Saprotību 15 mārti. 10 mārti bija tieši profesionāli, kas mācās, intereši notiek lūcīgi saucami. Tā ir saprot. Latvijas mūzikas un mākslas skolā interešu izglītības programmā mūzikā ir 5 lati mēnesī, tad tur ir 14, 6 lati. Cik es varu pagūt paskatīties Krimulus un Ledu. Tad varbūt jums aizsūtīs, bet redziet, ja ņem vērā tie bērni, kas brauc uz Zolī, tas viņiem ir dārgāk nekā šeit. Es tā no tā viedokļa, ja mēs teiksim, mums līdzētīgi stāsts. Bet, protams, es domāju, tad ir jāpalaiž, lai viss tas sāk strādāt. Skolā ir 36 interešu izglītības pulcīgas maksas, ja tur ir kaut vienu. Es domāju, pamat uzdarams, ja nebūs interešu izglītības. Kas noteikti? Jo tad profesionāls jāvis. Vēl kādi jautājumi? Tātad precizēt saistošos noteikumus par mācību mācīšanos mūzikas un mākslas skolā saskaņā pielikumā pievienotā redakcija. Kas par? Pret? Apturās? Paldies! Paldies! Līdz ar to šī dienas termiņu.